Kas ir slavenība, ko tu gribētu safočāt? Leonardo DiCaprio, lai aiziet. Okay. Es nefotografēju šitas pasaugums. Es pietiekoši tādus, laikam parastus cilvēkus Ņujorkā fotografēju. Bet, cik viņi tur parasti? Diezgan tādi, pietiekoši tādi pagāti, var pateikt, laikam. Divas mašīnas piebrauca pie manis, aizblokēja mani. No mašīnas izskrēja viens italietis, runāja viņam, un viņš vispār neko nesaprot angliski, absolūti nulē. Uzliku šauteni jau uz plēci, tēma uz mani, tā patemē, pēc tam, tā kā nolizu atpakaļ uz muguras un aizgāja. Es domāju, tas ir Itālijas, tā kā padomāju, tagad Itāļu mafija kaut kāda atbrauks. Sveiciens, dārgie draugi, lielais podcasts, lielais notikums podkastā. Šodien mums ir viens ļoti kolosāls viesis, Artūrs Lācis pie mums ciemos. Super! Wow. Tā kā, manuprāt, viņš ir viens no Latvijā izcilākajiem kāzu fotogrāfiem un viens ļoti kolosāls cilvēks ar diezgan plašu pieredzi gan kāzām Latvijā, gan ārpus tās. Bet kā jau katram viesim pa lielam es sagatavoju tādu mazo aprakstiņu. Es paskatījos, ko tad saka internets par tevi. Tātad internetā rakstīts tāda lieta, ka Artūrs Lācis ir atzīts kāzu fotogrāfs no Latvijas, kurš specializējas elegantu un mūžīgu kāzu mirkļu iemūžināšanā gan Latvijā, gan starptautiski. Tostarp tādās vietās kā Itālija, Francija un Spānija. Viņš ir vairāk kārtēji atzīts par gada labāko kāzu fotogrāfu Latvijā, iegūstot šo titulu 2019., 20., 21. un arī 22. gadā. Papildus tam Artūrs ir Latvijas kāzu fotogrāfu un videogrāfu asociācijas biedrs, kur viņš ir guvis vairākas godalgas dažādās kategorijās, piemēram, 2003. gadā iegūst pirmo vietu kategorijā portrets. Viņa fotogrāfijas raksturo dabiskums un elegance, un viņš pielāgojas dažādu kultūru un tradīciju kāzām. Tostarp sarežģītu vairāku dienu svinībām, piemēram, Indijas kāzām, kas var prasīt līdz pat 25 stundām fotografēšanas. Tā kaut kā īsumā. Un ko mēs šodien arī atklājām īstenībā kad internetā ir rakstīts arī vairākas lietas, to, ka tev ir sava mēdīja aģentūra un to, ka tu esi pabeidzis Vidzemes augstskolu. Jā, paldies. Bet nē. Starp citu, esmu pamanījis 2003. gadā, es kaut ko tur uzvarējis. Es vēl neesmu nodarbojos ar fotogrāfiju īstenībā. Es tikai sāku 2016. gadā sāku fotografēt savu ceļu. Un tur kaut kā, bet plus mīnus viss ir tā kā par mani, cerams. Ok, superīgi. Zin kā, mums ir tā, ka mēs katru podcastu sākam ar iepriekšējā viesa jautājumu. Iepriekš pie mums ciemojās Vivita Laismana, un attiecīgi viņa uzdeva attiecīgi šādu jautājumu. Kas ir kaut kāda tāda trakākā ideja, ko tu esi gribējis realizēt kādā savā, piemēram, tur kāzās, dzimšanas dienā vai korporatīvā, kas līdz šim nav izdevies, bet kas ir tāda liela, grandioza lieta, kur, tā kā pat šķietam varbūt nereāli vai ko būtu bail varbūt īstenot, bet ko tu būtu gatavs īstenot kādā savā pasākumā? Wow. Un tā kā... Čau visiem, es nezinu, kā tur vajag sveicināt. Labvakar! Labs vakars Latviju! Mēs sākām pirmo malējas epizodi. Jā. Tā, pašā trakākā lieta, ko es tā kā gribētu iztenot. Pats tā kā trakākais man, ko es gribētu iztenot, es gribētu nofotografēt kāzas ar slavenību kaut kādu. Okay. Bet tas nav tā kā traks, tas ir vienkārši tā, ko es gribētu, tā kā Kas ir slavenība, ko tu gribētu safočāt? Tā, kādu slavenību? Leonardo DiCaprio, lai aiziet. Okay. Viņš ir pats slavenākais. Jā, Leo, ja tu klausies, tad droši uzraksti, mēs tev atsūtīsim Artūra kontakts. Aiziet. Jā. Tā, es gribēju tevīm parunāties par vairākām tādām foršām lietām. Piemēram, par pirmo lietu, kas ir, tu esi ļoti daudz kāzas fotografējis un arī citus pasākums. Pirms tam bija rakstīts to, ka Indijas kāzas var aizņemt līdz pat 25 stundām fotografēšanas kopējais laiks. Tā ir vai izstāst, varbūt, kā ir, pieņemsim, tādas Indijas kāzas?
Ok, aiziet, jā. Indiešu kāzas, viņi īstenībā tā kā lielu, nu tā kā vērtību pievērš kāzam. Tas ir tā kā indiešiem, tas ir ļoti svarīgs moments dzīvē. Un 25 stundas tas ir tā kā sadalīt uz 3 dienām. Viņi var sadalīt tas stundas, piemēram, vienā dienā kādas 3 stundas no paša rīta, no kaut kur 6 viņi tur sākas tas svinības. Un tur 6 plus 3 tas ir līdz 9 stundām, pēc tam viņam pārtraukums, un pēc tam vakara daļā vēl var atbraukt uz 5 stundām, un pēc tam nākošajā dienā tur, un viņi var to savu plānu sadalīt nenormāli, ka tādā veidā. Cilvēki parasti ir tādās kāzās. Ļoti daudz. Tur tas ir tūkstošos? Ne jau tūkstoši, bet mana pieredze, laikam, bija 400 tas ir pats lielākais, laikam. Es neskaitīju viņus. Tur jau, kad cilvēku skaits vairāk par 200, tad jau plus minus jau vienalga. 200, 300 vai 400 tur tā. Tā kā gandrīz vienalga, jā. Kā ir, tu strādā, teiksim, tādās kāzās, tur ir vairāk fotogrāfi, tu esi viens pats, vai kā tas notiekās? Tur ir varbūt kaut kāda komanda, kas pie tā strādā, vai kāds apmēram izstāsta? Jā, indieši viņam patīk, lai komanda, lai būtu daudz cilvēku, tur skraidītu visapkārt, tur visi ar kamerām, videooperatori, ar droniem. Viņam šitais viss patīk. Okay. Pēc jo vairāk cilvēku, jo viņam, tā kā liekas, ka tas ir profesionālāk. Bet, tā kā es tā kā piedāvāju 2 fotogrāfus. Es uzskatu, ka ar 2 fotogrāfiem arī var pietiekoši labi nofotografēt. Bet, skatoties kādās tur, tā kā, kāds budžets, var arī un 3 fotogrāfu pieaicināt. Kā kuru reizi esmu fotografējis gan 1, gan 2, gan 3, gan tur ļoti daudz cilvēku bija 4, man liekas. Jau runājot par Ameriku. Amerikā esmu strādājis ne jau tā kā uz sevis, es strādāju uz firmu, laikam, var pateikt studio. Un tur kā kuru reizi mums tur bija vairāki cilvēki, mazāk cilvēki, un tas ir par indiešu kāzam, tieši runājot. Jā. Kas ir varbūt kaut kādas tādas lielākās un grandiozākās kāzas, kuras tu esi bildējis? Vai kāds pasākums? Tā, grandiozākais. Man grūti pateikt. Es varu pateikt, ka es tā kā padzīvojos Amerikā kādu laiku Ņujorkā, un man katras kāzas, ko es tur fotografēju, bija tādas lielas, grandiozas. Grandiozas. Jo tur var pateikt, ka tādi maštābi ir diezgan lieli, tur tādas dekors ļoti tāds dārgs, tas ir viss jūtams, un tas ir tā lokācijas ir dārgas. Cik apmēram izmaksā tādas kāzas? Cik es tur dzirdējis, ka tur tādas kāzas var 500,000 maksāt tādā veidā. Okay. Un tā, pietiekoši. Un tad, kad tu dzīvoji pa Ņujorku, bija arī kāda slavenība, teiksim, vai kāds, kurš precējās? Slavenības droši vien tur bija, kaut kur viņa tur precēs, bet es nefotografēju šitas pasākums. Es pietiekoši tādos, laikam, parastus cilvēkus Ņujorkā fotografēju. Bet, cik viņa tur parasti? Tā kā tā. Diezgan tādi, pietiekoši tādi bagāti, var pateikt, laikam. Ja salīdzinot ar Latvijas cilvēkiem, iedzīvotājiem. Jā, protams, tur ir pavisam, man liekas, cits tirgus un tā. Izstāst varbūt, kas ir no tādiem spilgtiem atgadījumiem vai kaut kādiem kurioziem, kas ir notikušies, es domāju, ka tu diezgan daudz esi redzējis dažādas kāzas, un es neticu, ka visās vienmēr viss noiet gludi un viss noiet perfekti. Tā kā, kas ir kaut kādas lietas, kas ir notikušās? Daudz kas bija notikuši ar mani, bija daudz piedzīvojumu īstenībā. Viens no tā kā, ko es gribētu pastāstīt, kas interesants, manuprāt, ir. Bija kāzas Itālijā, un tur bija kāzas uz 2 dienām. Mani noierē, manu servisu paņēma. Un pirmā diena es tā kā pafotografēju, un tā paša diena esmu izlēmies nobukot dzīves vietu, kur tā kā palikt pārnakšņot, jā. Un bija stiprs lietus,
Tā kā man internets ļoti slikti strādājas, tā kā mašīna jau tur sežot. Un gāž lietus nenormāls. Nu, es pafotografēju šitu pasākumu, tā kā mēģinu nobukot šitu te vietiņu, kur pārnakšņot. Tā kā mašīna sežot, tas internets nestrādā. Vajadzēja iznākt no mašīnas, bet tur gāž lietus, un tur diezgan bija grūti tur ievadīt to adresi, kur jābraukt. Jā. Nu, kaut kā es tur ievadīju, es tāds biju tā kā lūdzis Dievu, Dievs, kā es pareizo adresi esmu ievadījis. Un, nu, tā kā braucu uz to adresi, skatos tur mājā kaut kāda stāv. Domā, nu, plus minus laikam kaut kas līdzīgs. Un man atsūtīja šitais īpašnieks bildi ar durviem, kur jānāk tas durvis. Es sāku meklēt tas durvis ar savu telefonu skaidu, ar lukturīti tur. Mēģinu atrast tas durvis. Skatus, ka it kā durvis nav tas pareizas durvis. Jā. Domāju, nu labi, laikam es nepareizi adresi esmu tagad atbraucis. Iesažos mašīnā, tikko gribu braukt atpakaļ, 2 mašīnas piebrauca pie manis, aizblokēja mani. Un no mašīnas izskrēja viens italietis un sāka lamāties uz mani. Un tā diezgan rūpīgi, var pateikt. Un es viņam tā kā stāstu, tā kā esmu fotogrāfs no angļu valodā, cik es tur tā kā maku to angliski runāt, runāju viņam, un viņš vispār neko nesaprot angliski, absolūti nulē. Un viņš lamājas diezgan tā kā jau naidīgi. Jā, viņi tā lamājas un tāda veida. Es tā domāju, nu labi, es tur drusi pastāvēšu, pagaidīšu, kamēr viņš drusi tā kā nomierināsies un viss. Bet pēc tam no tās mājas iznāka vectētiņš, vecmāmiņā iznāca. Vectētiņš iznāca ar šitam tā kā dakšas, vai kā tas pareizi saucas? Nu, jā, ir tas siena dakšas. Jā, sienas dakšas ar šitam te iznāca. Un sākā ar mani ar šitam dakšam nākt virsū un sāka, nu tā kā ne jau tikai tā nākt, bet viņa sāka durt uz manu pusi. Es tur pie tās mašinas stāvu, un viņa pat ar šitam dakšam drusin trāpīja tai mašinai. Es iesēdos mašinu, un domāju, gaidīšu, kas tur notiks tālāk. Un es viņam stāstu, ka es sajaucu adresi. Es neko negribu no jums te. Un es tā kā sapratu, ka mēs kaut ko gaidām. Mēs gaidām. Es domāju, tas ir Itālijas, tā kā padomāju, tagad Itāļu mafija kaut kāda atbrauks. Kaut kas tam līdzīgs. Drusin tā kā pārdzīvos, un es domāju, man nākošu dienu kāds fotografēt, un tā kā galvenā diena nākošu dienā tikai. Tas bija cits vēl kāds, kas nākamajā dienā bija? Nē, tas ir pašas dienas. Okay. Jā. Pirmā diena es velkam vienkārši fotografēju, un otrā tas tā kā galvenā diena. Jā. Un es domāju, ko mēs te gaidām. Es tā kā mēģinu viņam izskatīt, vai mēs policiju gaidām, vai ne. Viņš neko nerunā. Ja viņš man patiktu, ja mēs policiju gaidām, tad es drusni jau būtu tā, ka man vieglāk sēdēt, es tā nepārdzīvotu. Bet es domāju, ja kaut kādi draugi viņi tur atbrauks, paņems mani tāda veida. Un sēžu mašīnā. Pēc tam vēl iznāca viņa, cik es sapratu, brālis ar šauteni. Viņš sēžu mašīnā, viņš garam nāk tajā mašīnā, lai speciāli, lai redzētu, ka viņš ar šauteni, viņš tā uzlika šauteni jau uz pleca, viņš tā staiga garam. Un pēc tam uzvies uz mani, un tēma uz mani tā patemē. Pēc tam, tā kā nolicu atpakaļ uz muguras un aizgāja. Tāda veida tas viss notika, un viņa diezgan tādi bija. Rūpīgi tādi, var pateikt. Bet, tā pēc izskata, ka viņi ir tādi diezgan tādi normāli cilvēki, bet rūpīgi. Nezinu, kāpēc. Kā tas viss beidzās? Pēc tam policija atbrauca. Policisti jau kaut ko tur saprata angļu valodā. Viņi tur sazinājās ar to vietu, kur man bija jābrauc. Viņi tur itāliešu valodā parunāja. Un tie visi uzreiz pamanījās. Viņi palika tādi mierīgāki, tādi, nav tādi naidīgi, tādi smaidīgi palika, tāda veida. Tā tu saskāries ar itāļu mafiju, Tāda, jā. Plus minus mafija kaut kāda tāda. Okay. Tā mafija tā ir ģimene, jā. Tā bija ģimene, točnē. Tas, man liekas, ir kaut kas tāds, kas vēl nav baigi dzirdēts. Jā, kas ir,
Ir vēl kaut kādi tādi interesanti atgadījumi, kas nāk uzreiz prātā? Nu, bija daudz kas. Nu, tas ir laikam pats interesantākais. Tas pats spilgtākais, jā. Jā. Nu, man bija tā, ka es, ja runājot par ārzemēm, biju tā kā noierējis mašīnu Amalfi Coast, un tur tā kā tā pludmale, tā kā slavēna. Es gribēju tur pasauļoties. Tur ar tām atstāt, kur mašīnu ir liela problēma, diezgan grūti atrast. Un es vienkārši kaut kur atstāju, aizgāju pasauļoties, atnācu, mašīnas nav. Tur arī man tas diezgan bija tāds stresains. Un man vajag rītdien fotografēt kāzas, man mašīnas nav, man vajag dziga mašīna. Mašīnas nav, kur te policija, kas tur man mašīna tur... Vai kaut kur ar evakuātoru aizveda? Ar evakuātoru viņu aizveda. Bet, pēc tam es atradu, un paldies Dievam, atradu mašīnu, samaksāju tur sodu, es nezinu, 250 eiro kaut kur tā. Un tā ir paša diena saņemot to mašīnu. Es jau domāju, ka viņam zina kā, viņam tur Itālijā viņi var strādāt līdz 5, un pēc tam viņam tā kā darba diena beidzas, viss. Viņa aizēja mājām, un tā mašīna var stāvēt uz žoga un viss. Es nepaņemšu, un man nākamā rītdiena vajag fotografēt kādas. Un es, tā kā bija liels tāds pārdzīvums, un tur skrādīju par to visu Amalfi Coast šito, tā kā... Tev vajadzēja pateikt, ka tu esi jau iepazinies ar Itāļu mafiju, tad lai atgriežas. Jā. Kas ir vēl, ko es noteikti tev gribēju uzprasīt? Kā tev ir, kur tu atrod klientus, piemēram? Tas, es zinu, daudziem ir aktuāls jautājums, sevišķi nozares profesionāļiem. Kas ir tā tava pieeja, kā tu meklē klientus? Parasti mani pārdot kāzu organizatori. Tas ir pirmais. Otrais caur Instagramu kaut kādi atroda. Bet tas ir retāk. Vairāk mani pārdot tieši kāzu organizatori no ārzemēm. Okay. Es tā kā mēģinu ar viņiem komunicēt. Viņam ir dažas arī tā kā sāpes. Vienīgā no galvenām sāpēm viņam ir, kad tie lokāli fotografē, viņi var kavēt ar laikiem. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, ja tu strādā, piemēram, ar ārzemēs wedding planneriem, organizatoriem, tad vajag, lai nodot termiņa tos fotogrāfijas. Cik ir tas termiņš, cik ilgā laikā ir pareizi nodot bildi? Kas ir tas labais tonis? Cik ilgā laikā parasti nodot bildi? Manuprāt, mūsdienu laikus 2 mēneši ir ok. Var arī ātrāk, bet 2 mēneši ir ok, daži tur 3 mēnešus atdot. Bet 3 mēneši jau es uzskatu, ka drusciņi mūsdienu laiku drusciņi par drusku tā ilgāk. Tas mainās kaut kādā atkarībā no sezonas arī? Jo, piemēram, es pieļauju domu, ka tagad ir marts, tagad salīdzinoši diezgan maz cilvēku precās. Jā. Bet tad, pieņemsim, jūlijas, augusts ir ļoti, ļoti intensīvs. Un septembris, man liekas, arī vismaz pagājušajā gadā bija ļoti intensīvs, cik es atceros. Un tad, ja teiksim, es teiktu, jūlija varbūt vidū safučē, tad sanāk tāpat septembrī jau nodot vai tā kā vēlāk? Es cenšos tās 2 mēnešos. Man nav tā kā tik daudz kāzu, ka man bija agrāk, piemēram, tur Latvijā, tur ne jau diezgan daudz. Tagad ir mazāk, un es varu termiņos iekļauties un nodot. Bet, man ir 2 mēneši. Protams, tas kāzas, kas ir tuvāk, vasaras sākumā, nodot ir vienkāršāk nekā tur beigas. Jā, tas noteikti. Cik ir tas laiks, kad ir, tavuprāt, jau par vēlu, vai par ilgu tas termiņš? Nezinu, varbūt kāds skatās un domā, mēs taču, tur nezinu, mums bija fotogrāfs kāzās, viņš safučēja, it kā tur varbūt 2 mēneši, 3, varbūt viņš pateica, varbūt vairāk, bet viņi skatās, teiksim, pagājis jau tik un tik ilgs laiks, bet vēl nav bildes vēl atsūtīts. Kas ir tas laiks, kur tu uzskati, ka, piemēram, tas jau ir pārāk ilgi? Es uzskatu, tas laiks, kad tu nosolīji, kad nenodari solījumu, tas jau ir, varbūt tu pat neesi apsolījis, cik ilgā laikā, bet pieņemsim, jau ir pagājuši jau 3 mēneši, jaunais pāris prasa fotogrāfam, kad būs bildes, un kas ir tas termiņš, kad būtu jau pārāk ilgi? Man bija tā, ka es pusgadu laikam. Es arī, solījus 3 mēnešus, tas ir par tām kāzām, kad es šeit Latvijā vairāk fotografēju. Man bija tā, ka es neesmu paspējis.
3 mēnešos, Jā. un tur tas ievilkas līdz 6 mēnešiem, tādā veidā, un man jau tur tas Līgavanis zvanīja pa telefonu. No paša sākuma rakstīja Līgava. Es tā kā, pēc 2 nedēļām atsūtīšu vai kaut ko tādu solījis. Un pēc tam jau, viņa vienu reizi uzraksties tur, tā kā, arī kad es redzu tas termiņš nāk, es arī atrakstu, ka, sorry, tā kā nesanāca vēl tā kā tik ātri, ka gribētos vai vēl var to, tā kā ilgāk tas apstrādāt bildes, bet man jau tur sāka tās Līgavanis zvanīt, es tas sapratu, šeit vajag jau nopietnāk pie tā visa, pie tā, tā kā vajag apstrādāt tas bildes pirmā bez rindas kārtībā. Jo parasti es apstrādātu tas bildes rindas kārtībā, kad kāds tas bija, tad es apstrādu. Bet tagad drusin tie laiki pamainījās, tagad drusin tie un datori palika ātrāk, jā. Un tas intelekts... Apstrādes process ir ātrāks. Jā, drusin ātrāks, tā kā, tā... Tas nav pieļaujami 6 mēnešus atdot fotografiju. Tas ir nenormāli. Jo, man liekas, tas, ko es kaut kādas pāris reizes dzirdējis, man liekas, tur vai no organizatoriem, vai no kāda, kas nozarē strādā, ka, piemēram, nodot pusgadu laikā, un tad, piemēram, tur, nezinu, Līgava vai Līgavains pasaka to, ka mums vairs nav aktuāli, mēs jau izšķīrāmies no sērijas. Tev ir bijis tādas situācijas, ka tev pasaka, ka nav jēgas vairs sūtīt mums? Nē, tādas man nebija. Tādas man nebija situācija. Bet man bija tā situācija, kad es fotografēju kazas, un pēc tam viņi izšķirās, un pēc tam nākošā, tā kā sieva, Līgava, sazinājos ar mani, un tur bija tas pats Līgavainis, ar ko es fotografēju iepriekš. Bet tur nesakrita ar dienam, un tāpēc man es neesmu fotografējis, bet bija tā. Tev ir tā kā kaut kādas kāzas, kuras tu, vai pasākumi, kuras tu uzreiz momentāli atsaki, kur tu pasaki, ka tur tu nestrādās, kaut kādas tās sarkanās līnijas, kurām tu neej pāri. Es mēģināju iedomāties. Man liekas, ka tā plus minus nav tāda. Es pieļauju domu, ka droši vien, ja iet caur organizatoriem, tad parasti tā nav, bet varbūt, kas īstenībā būtu interesanti, ja tu izstāstītu arī par to pašu klientu piesaisti. Kā bija tad, kad tu sāki vispār bildēt? Jo noteikti nebija jau tā, ka tu sāki un pēkšņi ir visi kāds organizatori, kas tieši grib tev nobukot uz saviem pasākumiem. Pats sākums man bija no SSLV, tajās laikos vēl LV bija, tā kā kaut kādas publikācijas tur taisīju. Un kaut kā tā, plus minus es uzreiz kaut kā sāku fotografēt normāli, tā es uzskatu. Un. No paša sākuma es vispār filmēju video, arī tā kā es domāju, ka es filmēšu kāzas. Man bija tā kā sapņi tur filmēt klipus, kaut kādos muzikālus. Es pat kaut kādu muzikālus klipus esmu nofilmējis, starp citu, bija man tā. Bet pēc tam kaut kā pārgāju uz to fotografiju, sapratu, ka fotografija man vairāk aizrauja, man labāk sanāk, un tā kā plus minus visiem arī apmierina mans rezultāts, un tāpēc aizgāju fotografiju, un klienti pa Latviju man te nāca, es varu pateikt, vairāk caur Instagramu, organizatori dažreiz man šeit pārdeva. Ja runājot par ārzemēm, tad tie vairāk organizatori. Bet kā es daru? Es rakstu organizatoriem, ar kuriem es gribu sadarboties, ka esmu tāds un tāds, man ir tāds portfolio, varam sazvanīties video zvana vai vēl kaut kā tur, vai arī vienkārši kolaborēt, tā kā taisīt kolaborāciju kaut kādu tādā veidā. Un tā un tas aizgāja. Jā. Un kāda ir atsaucība vispār no kāzu organizatoriem ārvalstīs? Atsaucība nav liela, var pateikt, ka nav tā, ka tu ieraudzīji vienu kāzu organizātoru, uzrakstīji viņam, un uzreiz viņš tā, es tevi gaidīju. Viss mūžu gaidīju. Tagad brauc pārvācies uz New York, teiksim, un fočēju katru nedēļu tur pa 5 kāzām. Jā, tā nav tā. Esmu tā kā diezgan daudz rakstīju. Es varu pateikt viena no fiškam, kāpēc mani tagad strādāju ārzemēs, jo es ļoti daudz
rakstīju organizatoriem un vairākiem. Esmu, tā kā, var pateikt, ka vienā dienā esmu rakstījis 10 organizatoriem. Katru dienu es tā rakstīju. Un apmēram man bija tā kā mērķis uzrakstīt 1000 šitas te messages kazu organizatoriem. Bet, līdz 1000 tās nenonāca, bet, tā kā cipas bija iespējīgs, ko esmu rakstījis. Cik, piemēram, nezinu, ja tu uzraksti 100 organizatoriem, cik no viņiem vispār atsaucās un cik no viņiem iedod kaut kādu pozitīvu atbildi? 10% kaut kur. 10%, jā. Tas varu pateikt, jā. No 10 ziņām viens vienkārši var piesakot līdzi, un tas jau arī kaut kāda reakcija. Tas, man liekas, jau diezgan daudz ir īstenībā. Tas tā kā nav daudz. Vēl viņš nav pārdevis tevi. Viņš vienkārši piesako līdzi. Viņš vienkārši, tā kā saka. Bet tie, kas, pieņemsim, paņem reāli nobukos kādu vai piedāvā kādu pasākumu. Tur vēl mazāk. Tur tie procenti diezgan, tā. Man tāds sajūta, ka tur varētu būt kaut kāds, varbūt 1 vai 2%. 1% varbūt, 1%, no 100 varbūt 1%. Jā. Bet tas ir īstenībā daudzās industrijās, tas nav tikai pasākuma industrijā, teiksim, vai tikai ar fotogrāfiem vai kā savādāk. Un tā. Mēs arī uz aģentūru saņemam diezgan bieži ziņas. Īstenībā lielākoties, man liekas, tieši no fotogrāfiem, kas atsūta savu tā kā portfolio, atsūta savu tā kā aprakstu un tā. Un otrs ir mūziķi. Mūziķiem arī tas diezgan daudz ir, ka viņi atsūta varbūt kaut kādas tās savus tos tā kā promo klipiņus vai kaut kur viņi ir redzami, kā viņi pasākumos dzied un tā. Un tad varbūt atsūt savu piedāvājumu un tādā veidā. Tu atceries, kas bija tā pirmā summa, ko tu nopelnīji kā fotogrāfs? Pirmā summa? Wow. Tā, vajag padomāt. Tas bija kaut kādi 30 eiro, laikam kaut kas tam līdzīgs. Kaut ko es tur nofotografēju bērna dzimšanas dienu, kaut ko tur McDonald's, kaut ko tādu. Jā. Pašā sākumā es pats pirmais, ko esmu fotografējis, tā kā svešus cilvēku, tā plus minus sveši cilvēki, sveši bērni bija. Tur bija viens bērns pazīstams man, un tā kā bija dzimšanas diena, laikam es gāju kā dāvana tādā veidā. Un tā kā tā, es tur vienu stundiņu laikam pafotografējis, kaut ko tā. Tā pirmas tā nauda bija neliela, protams. Nebija daudz. Jā, un kā ir ar pašu ekipējumu kā tādu? Es pieļauju domu, ka, droši vien, kamēr es pieļauju domu, ka diezgan daudz maksā. Kā bija sākumā, kā ir, piemēram, tagad? Droši, ka es pieļauju domu, ka būs droši vien diezgan daudz arī fotografi, kas klausīsies, un tad viņi varbūt gribēs salīdzināt un saprast, kas ir, kurā stadijā varbūt viņi ir, vai teiksim, cik izmaksā, piemēram, nezinu, fotografa ekipējums, lai varētu vispār sākt bildēt, tavuprāt? Tagad, mūsdienlaikus, jā? Mūsdienlaikus. Var sākt, es tā domāju, tā kamera plus minus 1500, plus objektīvs. Skatoties kāds, protams, objektīvs. 2000, plus 1000, tur objektīvi kaut kādi dažus nopirkt. 2500. Dators ir vajadzīgs diezgan tāds. Drusim tāds, spēcīgās. Nav jau tā kā parastājas. Plus minus, lai būtu spēcīgs, lai tas nebūtu tā apstāde ļoti ilga tādā veidā. Jā. Un es domāju, ka 3000 varētu īstenībā sākt. 3000 varētu iekļauties, jā? Es domāju, ka, tā, plus minus. Kā ir vispār datorē? Tur vajag kaut kādas arī programmas, kaut ko tādu ir visām tām pēcapstrādēm. Tas arī ir tā kā, tāds, kaut kas tāds, kas paprasa arī kaut kādus finanšu līdzekļus, vai tur ir tagad viss internetā, tur nezinu, bez maksas pieejams, vai kā ir? Agrāk es tā kā izmantoju, lai tur no Photoshop tā kā, laikam, pirātu, kā tur pareizi pirātisko versiju, jā. Man bija tā. Tagad es jau, tā kā par to visu varu samaksāt. No paša sākuma man bija, jā, tā. Esmu pirātisku visu to izmantojis. Tas nav dārgi īstenībā, cik tur, es nezinu, man tur automatiski tas noņemas no naudiņas, tā īsti neesmu tā kā sekojis, nezinu, cik tur par to ņem, bet nav dārgi īstenībā, tā kā plus minus var jau kāds, ja tu fotografē un to pelni naudu, tad jau
Tev ir kaut kādas, varbūt, tie software vai kaut kādas tās programmatūras, ko tu vari ieteikt, kuras izmantot? Es, piemēram, vispār nezinu, ja man būtu bildi jāapstrādā, es zinu, ka es varu telefonā paņemt, salikt kaut kādas, varbūt, filtriņas vai kaut ko tādu. Bet pat telefonam labāk sanāks. Tiešām. Tagad es varu pateikt, ka telefoni pietikuši labi fotografē, tāpēc tā. Un par tiem softiem, es klasiku izmantoju, tas ir Lightrooms un Photoshops. Okay. Un varbūt fotomehāniks, tas ir fotografija atlasē. Bet tā plus minus tās divas programmas, Lightroom un Photoshops. Ir kaut kāds arī tie AI tās programmas? AI? Ir kaut kādas, jā. Ir kaut kas, ko es tur izmantoju. Ir kaut kas, jā. Tas ir arī Photoshop, tur tas AI iebūvētais kaut ko tā. Okay. Tāda veidā. Man ir tev jautājums. Varu uzdot? Droši. Tieši man liekas, ka tas ir tas pareizais brīdis. Tu esi kā vadītājs, tu esi redzējis daudz ko un kā arī kāzas un vispārējo. Arī strādājis ar vairākiem fotogrāfiem. Un tagad ir tas laiks, kad viesi arī filmē ar iPhone'iem saviem, ar telefoniem. Un arī droši vien tevi atzīmē. Un bija tev gadījis tā, ka tas video rulītis ir skaistāks nekā fotogrāfija, ko uztaisīja fotogrāfs. Tādā veidā. Man liekas, ka jā, es teiktu, ne tik bieži atzīmēm, bet es diezgan bieži redzu, ka kāds ir kaut ko ielicis un tā, vai arī es pats atzīmēju. Kas ir tipiskākais tas, ka viesi lielākoties parasti viņi nemāk bildēt, būsim godīgi. Jā. Viņi paņem kaut kādu telefonu, kuram kamera varbūt nav tāpat labākā settinga, vēl jau mazāk, jā, un tur tādi filtri vai kaut kāda pēcapstrāde tur praktiski neeksistējoši. Ir kam tas padodās, bet parētāja reizē tas var būt kāds no jauniešiem, vai citreiz pat īstenībā no staff, kas strādā tanī dienā. Tur gan var būt kaut kāds, ka es skatos, ka viņi kaut kā māk, tur nezinu, Instagram stories uzlikt kaut kā to attēlu, tādu interesantu, tās krāsas, to kvalitāti vispārējo. Kaut kas tāds noteikti ir bijis, bet tad visdrīzāk tas cilvēks ir kaut kur mācījies, skatījies, kā to visu izdarīt. Tā, lai būtu krietni labāk nekā fotogrāfam vai videogrāfam, man liekas, ka, ja ir bijusi, tad varbūt kaut kādu vienu vai divas reizes, bet es to pat neatceros gluži. Tā. Jo es vienmēr arī skatos, mēs pieņemsim, ja mums ir ceremonija, un man ir jāvada ceremonija. Skaidrs, ka es oficiāli nevaru nevienu salauzāt, bet ir tās, kur pirms tam jau ir salauzājušies, tur, teiksim, blakus ir kaut kur tas dzimtsargs nodaļas pārstāvs, kur ir jāpasaka tās obligātās lietas un tā. Mēs parasti cenšamies pateikt viesiem, kā mums ir ceremonija, un mums ir profesionāls fotogrāfs, mums tur ir profesionāls videogrāfs un tā tālāk. Uztaisam bildes ātri, tur 30 sekundes iedodam safčāt, un tad gan noliekam telefons. Vienkārši izbaudam to mirkli kopā ar to jauno pāri, lai tas ir, tu esi šeit, tu esi klātesošs un tā tālāk. Bildes video būs uzņemti, jūs visi būsiet redzami bildēs. Tāpat jau, es domāju, ka tu noteikti piekritīs to, ka kamēr ir ceremonija, tikmēr noteikti viesi, teiksim, sasēdušies, kad viesus arī paņem, visus sabildē kaut kur no malas, lai daudz maz visi ir redzami. Un nav tā, ka kāds tur būtu atstāts novārtā, ka kādu tur neredzēs, ja, vai tev tur nebūs tā skaistā bilde. Tāpat tev noteikti būs daudz vienkāršāk būt tādā pozīcijā, kur attiecīgi starp viesiem tanī ailē paņem to skaisto kadru. Jā, tas ir. Man nav tā kā, es neesmu ļoti tur pret šīm viesiem, kas fotografē ar telefoniem. Zini, daži ir fotografi ļoti tā, naidīgi, vai kā viņi tur attiecas pret tiem cilvēkiem, kas ar tā kā ar telefoniem. Jā. Man nav tā. Es vienkārši tā kā paņemu citu plānu, vai no cita lēņa mēģināšu fotografēt. Es ar viņam tā kā nestrīdos. Ja viņi grib fotografēt, lai viņi fotografē. Jā. Bet, labi, ok, sapratu. Man ir tāds mazliet cits jautājums arī, plus mīnus šī sakarā. Es zinu, ka tagad baigajos trendos pēdējā laikā ir palicis tas tā
man liekas, tā aplikācija POV, kur, respektīvi, ir tā kā QR kodi uz galdiem, kur visi viesi, kas ir uzņēmuši bildes vai video tanī dienā vai kā, viņi augšuplādē tanī aplikācijā, un tur laikam var salikt. Tur tas princips kaut kā bija tā, ka laikam ir kā 10 bildes, it kā nu, kaut kas līdzīgs kā Polaroidam, kaut kas tam līdzīgs, ka tev ir tikai tik kadri, cik ir. Nu, tādā ziņā līdzīgs Polaroidam. Un tad visi viesi ir salikuši, un tad nākamajā dienā tur laikam var visu pārskatīt vai kaut kā tā. Ko tu par to domā? Varbūt. Es neesmu sastapies ar šito. Kā tur pareizi pateikt? Jo man liekas, ka tie QR kodi ir forši, kad viņi ir uz kaut kādu, nezinu, vai kaut kādu Google Drive vai kaut kā tā, ka tu vari salādēt visus sādus failus, kā tu gribi un tā. Bet es zinu, ka tagad visur Instagramos, TikTokos, vis kaut kur ir baigajos trendos kāds video tā aplikācija POV. Tipa kā life hacks, ko kādās izdarīt. Nē, īstenībā ideja ļoti laba. Es uzskatu, ka dažreiz no malas visi kaut ko var piefiksēt, kas varbūt ļoti tā kā spilgts un dārgs būs pāriem, varbūt, jā. Esmu arī dzirdējis, ka, piemēram, es kā fotogrāfs esmu tur nofotografējis, bet dažreiz man, Līgava arī bija pateikusi, ka burvīgi skaistas bildes, bet arī esmu priecīga, ka kāzu visi kaut ko tur nofilmēja un nofotografēja. Un arī bija tā kā, paldies, ka viņi to izdarījuši. Tā kā, tā. Es domāju, ka tā ir laba ideja, vai ne? Man vēl viens jautājums tev. Varbūt, ka tu esi redzējis šitos tas saucamos Reels makers. Jā, protams. Un kā tavuprāt ir, vai tas ir tas pats, kas videogrāfs, vai nē? Un attiecīgi, vai tas ir kaut kāds veids, kā iedot pievienoto vērtību pasākumam, vai tas ietekmē kaut kur arī budžetu? Jā, tāds tavs viedoklis par to. Es varu pateikt, ka video reels makeri tagad attīstās, un es arī esmu ievērojis, tagad ārzemēs arī ir tie aicinātie, un viņam ceņiks arī pietiekoši normāls. Nav salīdzināms ar galveno fotografu, bet tā ir pietiekoši, un tas portfolio, kas viņam ir tāds aizraujošs, skaties, jo viņas aicina uz tām dārgākām kāzām. Viņa nefotografē, parastas. Kā atšķirās tas, profesionāls videogrāfs un tas Reels makers? Reels makers vēl es tagad ar šito ar telefonu, jā. Un galvenais ir portfolio, kas viņam izliks tur, viņa Instagrama vai, domāju, ka Instagrama un video Reelsos. Un, ja jaunajiem pāriem patīk, tad var, protams, noalgot viņu. Un īstenībā fotografam arī būs labi. Ja tas ir interesanti. Jā. Viņš arī var izgriezt kaut ko tur, ielikt savu video Reelsos un pēc tam savas fotogrāfijas ielikt kaut kā tā. Cik tev bieži vispār ir tādas situācijas, ka ir kāzas? Es atceros, kad mēs strādājām vienās kāzās kopā, tad bija forši tā, ka es varēju arī kaut kādu kadru no malas nofilmēt, piemēram, kā tu fočēt tur un tam līdzīgi. Cik bieži tev ir tādi kadri, ko tu vari nopublicēt, kurš tu pats neesi uzņēmis? Tas ir no telefona? Droši vien no telefona, jā. Dažreiz, jā. Es vairāk šitas kadrus studijos ieliku tāda veidā. Tā. Jā, dažreiz ir kaut kāds. Jā, kaut kā tas skaisti izskatās, kāpēc ne, jā, vai ne. Tas ir vairāk video rullieši, laikam, tāda veidā. Es vairāk, publicēju, laikam, tos kadrus, kur esmu redzams, ka es tur strādāju, laikam, kaut kā tāda veidā. Bet, dažreiz, jā, ir, dažreiz. Un tie paši Reels makeri, viņi arī Latvijā ir pieprasīti šobrīd? Es uzskatu, ka jā, ar katru dienu viņi būs pieprasītāki, un filmē viņi ļoti labi, jo zini, kā cilvēki tagad pierod pie iPhone tas bildes, pie telefoniskas tas satura, pie tādas, noskaņas, tā kā nav jau tur perfekti visi, zini kā, bet tā kā sajūta ir sajūtāma caur to telefonu. Un ir man arī pazīstami, kas taisa šitas video.
Viņas taisa skaisties, uzskatu. Diezgan. Mēs sākām runāt par trendiem, un es tev gribēju uzprasīt, tev ir kaut kas tāds no trendiem, kur jaunais pāris saka, mums ir baigā ideja, un tev tāds, cik var šito te, un tas jau ir, tas jau vairs nav trends, tas ir, liekas, jau tur noiets etaps galīgi. Trendi, jā, dažreiz tur tas jaunais pāris, tur man atsūta jau kaut ko par trendiem, jā. Es tā kā domāju, dažreiz es neesmu taisījis šitu trendu. Es neesmu taisījis, bet es tā kā skatos, labi, pamēģināšu uztaisīt šitu arī. Un tas ir, piemēram, ar saules brillām. Tur bija tā kā, tas, kur mainās tāds cilvēks sejas. Jā, bet saules brilles paliek, jā. Esmu kaut kā tā izdarījis, esmu ielicis savu Instagram, bet tur nevaru pateikt, ka daudz tas to laikus es saņemu šī trendu. Bet, tā kā, jā, jaunais pāris grib kaut ko tādu uztaisīties, protams, jā, aiziet uztaisīsim. 4 laiki sanāk, tur jau ir vedēji jaunais pāris un varbūt vēl 2 no viesēm kādu, ne? Nē, tur bija daudz. Ar saules brillām tieši? Jā, ar saules brillām. Jā, saules brillām es tur daudz cilvēkus nofotografēju. Es domāju laiku ziņā pēc tam Instagramā. Laiku ziņā? Cilvēki, kas saspiež laikus. Saspiež jaunais pāris vedēji, un tur nezinu, 2 no viesēm vismaz. Bet es domāju no tādām lietām, kas ir laikam tas biežākais, kas man pirmais nāk atmiņā ir šitais te, cik viņš ir pēdējos laikam 2 gadus tāds, tā kā trends, kur bieži vien, kad es tiekos ar jaunam pāri, viņi saka, ka mums ir baigā ideja, mums būs kānava, tur būs koks un tur būs pirkstiņi jāliek šitie te. Sapratu. Un tas man laikam ir tāds spilgtākais atmiņā, kur es esmu redzējis tādas foršas smukās versijas, kā to visu uztaisīt, un es esmu redzējis, kā viņi uztaisa, tāda, ka viņš nav tāds baigi tur, tik ļoti interesants, plus vēl pienāk kāds bērns, tur vienkārši kaut ko iezīmē pa vidu. Un par tādām, es domāju, varbūt kaut kādiem trendiem kāzās, ko tu esi pamanījis, kā kādas ir attīstījušās, kas tagad ir kaut kādas jaunās lietas, kas nāk iekšā. Šitais koks, es uzskatu, ka īstenībā, tā kā interesanta ideja. Tā kā ne jau vajag speciāli pēc tam šito te gleznu kaut kur piekarināt pie griestiem, bet kaut kur nolikt tāpat vienkārši paskatīt. Es domāju, ka... Šķonītī, lai putekļi skanē. Kaut kur nolikt vienkārši tāpat. Zini, kas man liekas bija laba ideja? Bija tā kā kāzu kaste, kurā tur, piemēram, nezinu, Liegava ieliek savu tur plīvuru, pieņemsim, ja, tur varbūt ir kāds plānotājs ieliks, tur vēl kaut kas, un tā kā tādas mazās atmiņas par to, kā tad bija kāzu dienā, un varbūt kaut kas tāds ir interesants, ko paskatīties, piemēram, pēc, nezinu, tur gadiem 5, 10, kad ir kāzu jubilē. Varbūt, jā. Es uzskatu, es vairāk pie klasikās tagad pievēršos, kā pēc iespēja klasiskāk, bez visādiem šiem trendiem, bet jā, ir kaut kādas tās idejas, ko gribas, realizēt, protams, jā, bet, tā kā, jā, runājot par itāliešu un amerikāņu kāzam, viņi diezgan klasiski visu šito, nav kaut kas tam līdzīgs kaut kas tam, ar kokiem vai ar kastam tādā veidā, bet, galvenais, tā kā pārdzīvo šito dienu, laikam, sajust šo dienu. Un, ja ir idejas, ja gribas realizēt, kāpēc ne, tad tā ir jauna laulāta diena, viņa var darīt, kā viņa grib. Jā. Varbūt izstāsti, kā ir pieņemsim tādā pašā Itālijā vai Amerikā. Es zinu, ka mums ir baigi ierasts, mēs tur pēdam, tagad tur konkursi, tad mums ir kaut kāds tur vēl mičošanas, tur, nezinu, vārti pa vidu un tā tālāk. Kas ir tās lielās īpatnības vai kā atšķirās vai tās raksturojušās lietas kāzām, pieņemsim, Itālijā vai Amerikā? Pats tā kā, laikam tāds, kas no paša sākuma man bija tā kā drusni tāds izbrīns, ka viņa diezgan tādas lielas spīštājas viņam tā kā, ja tosts, viņam tā kā diezgan tur var aizņemt un 5 minūtes, viņš diezgan ilgi var tur stāstīt, viņa sagatavojas tam tostam, un tur katram cilvēkam ir sava tā minūte, slavas minūte, kad, radiniekam viņam arī tā kā plānā ir iekļauts. Un viņa tur stāsta, un diezgan tā, var pateikt, mīlīgi tas viss izskatās. Pie mums mūsu tosti ir diezgan tādi. Īsija, tur apsveicu rūks vai vēl kaut kā tur nokļies kaut kā tādu. Dažreiz ir, kad tā kā sagatavojas labāk.
Man liekas, ka tas ir mīlīgi, kad cilvēks ir tiešām sagatavojis, un viņš ne tikai kaut kādu novēlējumu pastāsta, bet arī kaut kādas dzīves, no dzīves kaut ko tādu. Jā, kaut kāda situācija. Jā, situācija, tur kaut kā, kas tā kā, kaut ko tādu mīļugu pateiks. Tas man ir mīļākie tosti vispār. Parasti, kad ir līgavainis, kuram ir, pieņemsim, 1 vai 2 brāļi, un ja ir, pieņemsim, vecāks brālis, kurš atnāk tagad un saka, jūs domājat, ka jūs viņu zinat? Sūda, nē. Rekur, es jums esmu sagatavojis PowerPoint prezentāciju, un tur ir attiecīgi visādas bērnības bildes, tur stāst par to, kā tad, kas ir, kā ir bijis. Ja tie ir, man liekas, tādi ritīgi interesanti, tādi sulīgie tosti, kurus gribās dzirdēt. Jā. Bet, pieņemsim, kad es vadu kāzas, es parasti cenšos tā kā īpaši to uzsvaru uz tostiem nelikt. Kāpēc? Tāpēc, lai tas nepārvēršās par tādām tā kā angļu kāzām, kur mēs pasakam tostu, tad mēs pēdam, tad mēs pasakam tostu, iedzeram, pasakam tostu, iedzeram vēl, tad jau tur mūzika vairāk aiziet, varbūt grupa sāk spēlēt, un tad jau visi ir sadzērušies, un tad aiziet tur varbūt tāda ballītes daļa, ja, un tad jau tu vajag gulēt. Ja, Pie mums drusku savādāk, jā. Es arī tā kā piekrītu ar tevi, bet esmu redzējis viņam, ka viņam tostiem nāk. Tur tā lieta. Jā. Ka viņa tā kā ne jau speciāli tur iedzerās, apdzerās to alkoholu, bet tā viņa viens tos, tā kā viens pabeidzās, viņa saskandina šitos bakālus, un pēc tam nāk otrais runa. Trešais, ceturtais, viņa tā kā 1 stundiņu tostiem aiziet, un pēc tam performanci varbūt kaut kādi tur dējas, kaut kas tam līdzīgs. Bet, tā neredzētu, ka tur ļoti daudz tur tā kā cilvēki, tā kā piedzērās. Tā kā parasti tur tā nepiedzērās. Pie mums laikam vairāk. Esmu kaut ko tādu redzējis. Mēs jau gan visā, man liekas, Baltijā, Skandināvijā un tā mums jau noteikti dzērienu patēriņš ir krietni vien augstāks, tiksim, nekā citur. Es nezinu. Laikam mums tāda svinošana. Tā kā patīk svinēt mums. Tāda veida mēs svinam, laikam. Es nezinu. Kaut kā tā. Man bija tā kā, kad līgavaini tur piezērās vai vēl kaut kas tam līdzīgs, arī bija kaut kas tam līdzīgs. Bet arī pārdzīvojams. Tas ir pārdzīvojams, neko nevar izdarīt. Parasti, man liekas, ir uz mičošanas daļa trakākais, kad ir jāsavāc tur, nezinu, kāds no jaunā pāra vecākiem, jo viņi jau tur nezinu, varbūt kājās netur un tā. Parasti tēvi, zin kā, un tā. Bet jā. Tu ieminējies pirms tam par visādiem šoviem, tur performancēm un tā tālāk. Kas ir varbūt kaut kas tāds, kas vai tev pašam visvairāk patīk, vai kas ir tāds varbūt interesantākais, ko tu esi redzējis? Performance. Es varu pateikt, ka, piemēram, indieši, viņam tā kā tradīcija, taisieties performance diezgan, viņi gatavojas, tur, točno, es nezinu, cik viņi ilgi tur gatavojas tam dējam, viņi sinhroniski dējo. Tas ir diezgan tā interesanti. Pirmas kāzas, kas man redzējis. Ar pašu jauno pāri arī, vai ne? No paša sākuma viņi var arī dējot tur kaut kāda tur māsas vai vēl kaut kādi draugi, tur tā kā puciņš. Un arī tajā laikā viņi var piesaistināt arī līga vai līgavaini arī dējot. Un viņš tā kā, it kā tas ir performance, it kā tas nav bija saplanots, un viņš arī sāk turpināt dējot, tā kā sinhroniski, jā, arī visiem, jā, tādā veidā. Paša sākuma man bija tas, wow, kas tur notiek, kaut kas interesants. Pēc tam jau pierāda pie tā visa, un tā, ir ok. Vienkārši stāvam fotografē. Un viņam es zinu, ka indiešam tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tie performance, jo viņi diezgan daudz laika tērē sagatavošanai. Tāpēc tas viņam ir svarīgi, un tur tieši filmētāju darbs, viņam vajag nofilmēt no paša sākuma līdz beigām. Tāds ir ieteikums video operātoriem. Okay. Un ko tu domā par visām senajām latviešu tradīcijām, tur viss, kas ir vārti, tur, nezinu, 3 sveču dedzināšanas, mičošanas un viss šitā tā daļa? Man viss tas patīk, īstenībā. Man nav tā kā... Ir tas arī skaisti dažreiz taisa. Bet tev neliekas tā, ka, baigi bieži ir tā, ka ir ļoti vienveidīgi viss? Tā kā tā daļa. Dažreiz ir, dažreiz tā kā ne. Kā kuru reizi? Man tas mičošanas, kad man bija pēdējā reize mičošana. Man bija viena reize
Nu labi, es laikam nestasīšu šitā. Nu tā kā, jā, nu skaisti. Es ar tiem uguņiem, ar to visu, jā, nu tā kā, tas ir latviešu tā kā tradīcija, kāpēc ne? Ja mēs te Latvijā svinam kāzas vajag, arī, nu tā kā, ja tas ir latviešu kāzas, latviešu cilvēki, kāpēc ne? Vajag taisīt tas uguns, šitas te rituāls, jā, kaut kā tā. Kas ir no kaut kādām, ārzemju tradīcijām, kas tev ir paticies un interesanti, ko redzēt? Jo zinu, ka bieži vien arī man vadot kāzas gadās tā, ka pāris ir miksētais, teiksim, ja, tur viens ir no kaut kurienes citurienes, otrs ir, teiksim, no Latvijas, un tad ir interesanti, mēs arī šogad, piemēram, viens kāzas plānojam, kur ir vīrs, man šķiet, ir no Skotijas, un tad viņiem ir tāda mēzglu sasiešana, piemēram, pie ceremonijas, kur viņi savīst abas divas rokas kopā un tā. Jā, varbūt. Nu tā, es nezinu, katrai kultūrai drusku tie savādākie tie ir kaut kas tāds nāk prātā, ko tāds Afroamerikāņies, nu tā kā zinu, ka ceremonija laika viņa pārliek slotai, viņam kaut kā tāda tradīcija. Tas ir kaut kā, ka viņa jaunā dzīve ienāk. Latvijā jau arī ir tas pats. Pārliek slotai, jā? Man liekas, kas nesmu redzējis. Tas ir tā kā, kā es saku, tas klasiskais scenārijs, ko parasti no interneta izkopēja, kur ir kā taisīt vārtus. Un tad tur ir tie visādi tie varianti. Viens no vārtiem, ko taisa, kāzās dažreiz, es gan, man liekas, nezinu, varbūt pāris reizes tā kā esmu to redzējis, ka noliek slotu, un tā kā jums tagad ir jālec pāri tai slotai, ielecot savā jaunajā kopdzīvē. Jā, kaut kas tam ir. Un man tas, es nezinu, es nekad to neesmu sapratis, man tas liekas tā, tā kā, kur ir tā pievienotā vērtība, kur ir tā jēga tam visam un tā. Ja ir tādi interesanti forši vārti, tad viss ir ok, bet bieži vien ir, man liekas tā, ka ir kaut kādas kāzas, kur it kā labu gribot, bet uzstājas tur, nezinu, kaut kāds tad palagus milzīgus, kur sirsniņas jāgriež, zin kā, vai tur šitais te jākāp viņām cauri, vai tur, nezinu, ārā ir plus 40 grādi, un tagad tur līgavains ir tur trīsdaļīgā uzvalkā, un viņam tagad dod to malku, to bluķi skaldīt, ja, tur, cik tur darās, ja, tur, vai kaut ko tā. Vai kas, man liekas, ir viens no trakākiem, ir, un to es zinu, ka diezgan daudzās, man liekas, kāzās Latvijā ir cilvēki, kuriem tas liekas pilnīgi ok, paņem līgavai it kā iedod uzdevumu, ka viņa tā kā, kā jaunā māma, iedod viņai tā kā lēli, iedod pampers, un tur vēl Nutella vēl iesmērē to, ka viņai tagad ir jāmaina tie pamperi. Man liekas, ka vai tas tiešām iedarās kāzās? Bet... Okay, jā, tas drusi, tas nezinu, tas ar tādiem jociņiem tādiem. Kaut kā tā, ne īpaši, es domāju. Bet, tas arī atkarīgs no jaunā pāra, ja viņam tas, tā kā... Bet, laikam, visu šito nav ne jaunais pāris organizē, vai jaunais pāris ir šito padomājis? Tas ir parasti lielākoties vedēji. Citreiz ir vēl kaut kādi, kas ir vispār no malas cilvēki, bet vārti jau, cik es atceros, bija oriģināli paredzēti kā kādreiz kāzas bija krietni lielāks, tur vismaz kaut kādi 100 cilvēki, ja, tagad tipiski ir mazliet mazāk jau. Bet tad tur aicina visus pēc kārtas. Ja, tur kaut kādi radinieki, darba kolēģi, tur draugi, ģimene, vispārējā. Un varbūt ir, nezinu, tur kaimiņi, piemēram, kuri netika uzaicināti. Un tagad tu brauc uz to svinību vietu, tev apstādina. Sapratu. Un tad iedod tev pārbaudījumu, tā kā, vai tu esi cienīgs tā jaunā status, kā jau jaunais pāris. Un kas notiekās tālāk, viņi izpilda attiecīgi tos uzdevumus, un parasti jau bija tā, ka viņi saka, mums vēl vietas pie galdiem vēl ir, dzērieni, ēdieni ir, tad no sērijas lecat ar mums mašīnā, un tad vai tur zirga pajūgā no sērijas, vai kas tur bija tanī laikā, nezinu. Un tad braucam svinēt kopā. Un tā tas viss arī notikās. Ja? Tāpēc šodien, man liekas, tā nozīme ir pilnīgi savādāk. Un tad, kad ir miksētās kāzas, tad es saku, ka tas ir pilnīgi ok to visu ielikt. Bet vai visās kāzās, kur ir vietējā pāri, kas, pieņemsim, sevišķi daudz no viesēm,
entijās kāzās jau bijuši, vai viņiem tiešām būs tas tik ļoti interesanti un tā. Bet, ja jauniem pāriem patīk, tad kāpēc ne? Jā. Man liekas, ka tas ir pilnīgi ok. Izstāsti varbūt, kas ir kaut kādas tādas lietas, kā tu redzētu, varbūt ir kāds jaunais fotogrāfs, kā kļūt veiksmīgam vispār, fotoindustrijā kā tā. Jo fotogrāfu nav noslēpums ir ļoti daudz, ne tikai Latvijā, bet pasaulē, bet ne visiem tas sanāk. Kas ir varbūt tas noslēpums vai kaut kāda atslēga? Jāstrādā, jāmēl savu darbu, tādā veidā. Un es varu pateikt, ka es diezgan daudz laika pavadu, ne jau es tur skraidu fotografēju, bet arī pie datora apdomāju, kā fotografēt tādā veidā. Visas tās iemaņas arī turpinu attīstīt. Tagad es pievēršu vairāk uzmanību angļu valodai. Man angļu valoda ir pati galvenākā tagad, jo es komfortabli runāju, bet ne jau fluently. Un tāpēc tagad es atdirsu šito te angļu valodu savu. Bet, ja no paša sākuma, ja tu ieteikums, ka tu sāki fotografēt un kļūst uzreiz par tādu, es nezinu. Tagad tie jaunieši diezgan prātīgi fotografē. Es varu pateikt, dažreiz pat labāk nekā tie, kas tur ar tādu lielu pieredzi 10-15 gadiem, viņam cits skatījums uz to visu, un viņam mūsdienīgāk fotografē. Nav gadījumā tā, ka citreiz tie, kas jau ļoti ilgu laiku fotografē, viņiem tāds, tā kā slinkums varbūt ir mazliet vairāk dabūt to perfekto kadru vai kā, un tad jaunie ļoti cenšas. Nav kaut kas tāds? Tur tā lieta, kā dažreiz nav vajadzīgs tas perfekts kadrs. Tur tā lieta, tie veci, viņi domā, ka vajadzīgs tas perfekts kadrs, viņš mēģina to uztaisīt perfektu kadru, bet pāriem tas viņam vajag kaut kā tā, lai tā moments dzīve būtu jūtāmā tā fotografija, kā Instagram bilde kaut kas tam līdzīgs. Bet tas arī skatoties no pāri, no pašam kāzam, no stila vispārējais un tā. Bet kas ir svarīgākais? Tur tā kā labas attiecības ar to jauno pāri vai nezinu, tehnika vai ja tu saki, ka tas nav kadrs. Attiecības arī laba tehnika ir vajadzīga. Tas ir jau runāju par manu līmeni, kad es fotografēju tur ārzemes kāzas, tas ir svarīgs. Ja tā kā sākt, tad tas nav tik pat svarīgākais, galvenais kāds. Es uzskatu, ka tavs stila sajūta, tas ir pats galvenais. Ja tu pat ar telefonu vari nofotografēt, bet ja tu sajūti to stilu tādā veidā, un tas ir pats svarīgākais. Un tad tavs Instagram arī stilīgi izskatās. Ja tev ir tāda stila sajūta, tu saliesti šitus te kubikus, kad vai tu vienu gadu esi tur fotografējies tikai. Un tikai, tā kā nesen pārgāju uz, profesionālu kameru fotografēt. Un varu pateikt, ka ar telefonu vienkāršāk taisīt stilīgas bildes nekā ar profesionālu fotoaparātu. Tā kā tur jāiemācās vēl. Daži tur tā sanāk, ka jaunieši ļoti labi fotografē ar telefonu, bet ar kameru viņi nemāk to uztaisīt. Kad viņi iemācīsies ar fotokameru tā stilīgi taisīt tās bildes kā ar telefonu, bet tikai ar kameru, bet tā ar stilu tādu sajūtu. Tad viņu var pateikt, ka viņi būs pieprasīt tākie fotogrāfi. Kamera, man liekas, tur ir jāmāk arī visi tie settingi pareizi, visas apgaismojums, viss jāsaliek un tā. Telefonam viņš diezgan automātiski to mūsdienās jau tieši tā. Izstāst vēl vienu lietu, kas varbūt, tieši, ja kāds varbūt precās un meklē kādas fotogrāfu, cik piemēram Latvijā izmaksā kādas fotogrāfs? Apmēram. Esmu fotogrāfs, ir dažas cenas. Izstāst, vadīties pēc cenas vai kā savādāk, cik tas vispār var izmaksāt, kā atšķirās, teiksim, varbūt kāds pateiks, ka man ir tur, teiksim, ierobežots budžets vai teiksim, es esmu gatavs samaksāt jebkādu summu, tikai, ka man ir tur, nezinu, pats labākais fotogrāfs vai kā, bet arī tad, kas ir apmēram kaut kādas tās summas, kas Latvijā figurē? Es varētu
tā kā viltīgā atbildēt šitā jādēja. Tā kā jaunais pāris, viņš tā kā var tā kā uzrakstīt dažiem fotografiem, uzzināt, kādas tas cenas ir vispār tā Latvijas tirgu. Un pēc tam... zini, kāda cipara ir industrijā? Es īstenībā pat, tā kā es tā kā, plus minus zinu var pateikt, jo es, tā kā vairāk tā kā tuvāk top fotogrāfiem, tāpēc es nezinu, kā tur fotografēt. Cik maksā top fotogrāfi Latvijā? Tā, es nezinu, mana skatījuma tas nav dargi, bet, laikam, ja salīdzinot ar Latvijas algām, tas ir diezgan, var laikam pateikt. Tā, normāli mēs tā. Bet cik tas ir? Plus minus normāli. Okay. Bet, es varu ieteikums. Iedod vismaz to ballpark, kas ir no līdz apmēram, cik? Starp citu, LKFVA ir tādā mājaslāpa, tur rakstīts, cik apmēram tie to fotogrāfi maksā. Un tur, laikam, tā kā līdz 2000, bet, ir cilvēki, kas vairāk prasa. Piemēram, citi cilvēki. Jā. Ok. Un tu zini arī, kādas ir izmaksas arī citiem, kas nav tā kā top fotogrāfi, piemēram. Es varu pateikt, ka... Vai kas būtu tas cipars, piemēram, ja tev būtu jātaisa savas kāzas, kur tev būtu bail par to, ka tas cipars ir, piemēram, tik zems? Šīdā, jā. Jo tas, man liekas, ir tas, piemēram, no kā es parasti visvairāk baidos, ka, jā, tur varbūt ir kaut kāds jauns, varbūt talantīgs fotogrāfs vai kā, bet viņš varbūt nav tik zināms, un viņš tā kā neprasa tur baigo summu vai kā, un tad... Tā ir lieta, vienkārši es fotografijā saprotu, ja es varu vienkārši portfolio paskatīt un saprast viņu, un tā kā arī paskatīt viņa visus tas, paprasīt, lai viņš atsūtā pilnu dienas, kā viņš nofotografē, tad es pasmēs jau sapratīšu. Bet ja es vispār nesaprastu fotografiju, tur būtu tā drusin tā, jo sanāk, ka cilvēki, īpaši ligavaini, viņi vispār, tā kā fotografija nejauk, nesaprot. Viņam viņa ar citu lietu nodarbojas. Viņam galvenais kopējais budžets ir jā, tāda lieta. Bet, nezinu. Es domāju, ka ir tie fotografiji, kas lētāk var arī labi nofotografēt. Bet, tā. Jāskatās, ja tev patīk tas stils, jāskatās pēc stila. Kā ir ar tiem, kas saka... Es esmu jauns fotogrāfs, es kādas neesmu fočējis, es labprāt atnāku kā otrs fotogrāfs pafočēt no malas un jums bez maksas iedot materiālu. Labi, aiziet, vai iet tāds, ja viņš tur grib pafotografēt. Bet tev ir bijušas tādas kāzas, kad kāds ir vēl kā otrs fotogrāfs? Bija kaut kas tam līdzīgs. Tas ir vairāk tie draugi vai kādi tur atnāk, viņi kaut ko tur nofotografē. Tur bija tā kā Līgavās tētis fotografē, un viņam bija kamera Sony A1, tas ir diezgan 3 vai 2 reizes dārgāka nekā manēja. Okay. Un es ar Sony Alpha 7 III fotografēju, un tā kā, protams, bildes man bija sanākā labākās. Tur, tā. Bet, tur tā kā potenciāls ir lielāks, tā kamerai, protams, tur. Bet tas, ja viņš tā kamera atrodas pareizajās rokās. Kā safočā, jā, tieši tā. Man vienīgi, es saku par tiem tā kā otriem fotogrāfiem, kas ir, es gribu savu portfolio uztaisīt. Man vienmēr ir bijusi viena lieta, ko es nekad neesmu sapratis, vai viņi tā kā ir ok, vai viņi tā kā mazliet tā kā patraucē bišķiņ kaut kādos mirkļos, kad, tu, piemēram, gribi paņemt kaut kādu smuko kadru, un viņi tieši tur ir tā kā, kur tu gribētu nofočēt, un tu zini, ka tu labāk nofočētu vai kā. Bet tas tā nav. Man nekad netraucē, jo es diezgan tā kā es vādošas līnijas, tā kā mēģinu paņemt tās kāzu dienā. Es uzskatu, ka, ja salīdzinot ar video operatoru un fotografu, laikam fotografam jāved fotosesija, par fotosesiju mēs runājam. Bet, protams, arī vajag iedot laiku, lai video operators arī nofilmētu savu materiālu, uztaisītu. Vajag tā kā sadalīt. Bet, vādošas līnijas tomēr fotografam. Ja tur papildus kaut kāds cits fotogrāfs tur skraidā, viņa parasti neiejaucās tik stipri. Viņa ļoti vienkārši viņus tā nolikt vietā diezgan vienkārši. Okay. Nav grūti īstenībā. Jā, man liekas, ka mēs esam baigi forši šodien arī parunājuši, bet es gribētu, lai tu vēl iedod jautājumu mūsu nākamajiem runātājiem. Jautājums, kas ir
Neobligāti ar pasākumu nozari saistīts, vienkārši kaut kas tāds, ko tu gribētu labprāt pavaicāt, kas mums būs nākamais viesis. Labi, tāliet padomāšu. Lai pastāstā kaut kādu notikumu, par ko viņam ir kauns. Ok, šitais būs lās. Tā kā jā, ar to mēs arī noslēgsim šīs dienas lielā notikuma epizodi. Artur, paldies tev liels, ka šodien atnāc. Bija superīgi parunāties un skatāmies lielais notikums jaunākās epizodes tepat. Tā kā paldies jums, mīlīši, tiekamies citās reizēs. Paldies, super, paldies.